man šitās ir manas mājas, vai šitās ir manas, es atbraucu uz Pūkaņu mežu, es jūtu, ka šitās ir manas mājas. Enerģija šeit ir diezgan spēcīga. Es atbraucu, es Latvijas centrā, un man telefons sasūta īziņu, kad sveiciens ārzemēs. Tas jau viens liecina par šito vietu, ka te kaut kādas specifiskas lietas notiek, man liekas. Mūzika ir pilnīgi cita realitāte, tā ir cita pasaule, tā nav ikdiena. Es uzskatu, ka mūzikai jābūt ir iedvesmas avotam, kur tāpat kā cilvēks uzraksta grāmatu, viņš izliek sev visu savu dvēseli tajā, lai viņš uzrunātu cilvēku. Un tad, kad tu to grāmatu lasi, tad tu vienkārši paņem tā cilvēka dvēseli, tu reāli izdzīvo viņa dzīvi. Un, protams, mēs vienmēr sastopamies ar tādu situāciju, kad tā viņa dzīve arī ir mana dzīve. Katrām bungām ir sava nokrāsa. Un pa Bro Creation bungām ir viens liels plus, ka viņas skan savādāk. Un man gribās to soulu dabūt no tā, kāds tas instruments ir, un tu jūti, ka viņš ir savādāks, un no viņa dabūt vislabāko. Un to jūt, un es esmu ļoti daudz ar to instrumentu rakstījis, un viņš nekad nav pievīlis. Es esmu Andris Buļķis, un es spēlēju Bro Creation bungām. Dziesma, ko jūs dzirdat, ir manas komponētā Meža sonāte.
priecīgi, ka